Rūpējamies par ziedošu Latviju un apgādājam Latvijas dārzniecības ar puķu izējuma materiālu. Uzņēmums ONAV ir ģimenes uzņēmums, jau turpat ar 30 gadu pieredzi. Pirms aptuveni 5 gadiem uzņēmumā attīstībā pienāca tās brīdis, kad mums bija jāapsver doma par savu lokāciju, tika iegādāta zeme, piesaistīts finansējums un aptuveni pusotru gadu laikā ir uzbūvēta šī noliktava un siltumnīcas. Uzsākot būvniecību, šīs te gāzes cenas izlīdzinājās un šī gada ziemā dabasgāzes cena bija jau tik draudzīga, ka man nebija ne mazāko šaubu, kad izvēlēšos dabasgāzi. Siltumnīcas, kā jau minēju, ir multifunkcionāls. Doma, ka tajās var audzēt gan puķis ražot, gan arī periodos, kad ir intensīvāk šo kravu apstrādi un pasūtījumu komplektēšanu, tad šīs siltumnīcas mēs izmantojam kā noliktavas platības. Jo pudināmie galdi, viņi visi ir mobili un demontējami. Šajās siltumnīcās ir aprīkotas visā platībā ar energoefektīviem aizkariem, kas nodrošina to, ka ziemas periodā mēs ietaupām līdz pat 40% no siltuma. Ārsienām ir 2 dažādi polikarbonātu veidi, ir dubultplēvis iesagums un ir arī trešā ārsiena, kas ir pilnīgi atverama vaļā. Dīķī mēs savācam lietus ūdeni no visiem jumtiem ēku un tālāk pa 22 grupām zem grīdas tiek padots gan uz galdiem pudināmiem, gan arī uz iekarnāmiem podiem. Pesticīds un dažās ķīmijas aizvien vairāk pasaulē aizliedz, un tā skaitā Eiropā. Un tāpēc mums jādomā zaļi, jādomā, kā mēs varam stiprināt augu imunitāti dabīgā veidā. Un ar šo ierīci mēs varam, dozēt un padot puķu laistīšanai, mēslošanā mikroorganismus. Ja mēs salīdzinām šos apkures veidus, gāzi, sašķidrināto gāzi, granulu apkuri, malku, šķeldu, tad, principā, dabas gāzei, manuprāt, šīs te eksploatācijas izmaksas un ērtums ir lielākajā vērtībā. Granulām vajag apkopi, attiecīgi jāpapildina, reiz nedēļā vismaz šaldēt tas pats. Ir nepieciešams vēl atsevišķi telpas, lielas telpas, attiecīgi investīcijas, un nepieciešams vēl algot darba spēku, kas to visu ikdienā apkopi. Dabas gāzei visu apkopi manā telefonā, man skatījumā ļoti ērti.